500. bāzes stacija Latvijā šodien tiek atklāta, un tas arī ir iemesls, kādēļ šodien šeit esam sapulcējušies. Kā tad mēs nonācām no pirmās bāzes stacijas, kas vēl bija balss sakariem, līdz 4G internetam? Masveidīga 4G tīkla attīstība sākās no 2012. gada. Un, ja mēs raugamies uz vēsturi, tad 4G tīkla attīstība, vispār radio tīkla attīstība atgādina kaut ko vidēji starp tādu labu vīrusu un tādu skaistu fraktāļu tīklu. Un, ja mēs raugamies par to, kā tas notiek, ejot cauri no ceturkšņiem, tad mēs sākām ar Kurzemi, laikam tāpēc, ka tuvāk no rietumiem un tā, bet pakāpeniski ejot cauri no laikam, protams, mēs sākām ar lielajiem rajonu centriem. Tas, ko LMT dara, ir ļoti sveitīgs pasākums gan no tā viedokļa, lai nodrošinātu visiem valsts iedzīvotājiem vienādas iespējas, lai nodrošinātu visā valsts teritorijā vienādas gan biznesa, gan sadzīves apstākļus. Un es tiešām ļoti augstu vērtēju to, kas ir paveikts, un es ceru, ka arī turpmāk, attīstoties šīm tehnoloģijām, mēs spēsim iet tehnoloģijām līdzi un būt vieni no Eiropas, ja ne pasaules līderiem, ne tikai interneta sakaros, bet arī visās šajās elektroniskajās komunikācijās, kas tiešām ir liels mūsu spēks. Šī 500. bāzes stacija kā tāds simbolisks starpfinišs turpināsies arī nākamajos gados, un tuvāko pāris gadu laikā mēs droši varam solīt pārklājumu, augstas kvalitātes datu pārraides pārklājumu visā valsts teritorijā. Šodien ir 500. bāzes stacija, kas tiek atklāta Subatē. Subate viena no mazākajām Latvijas pilsētām atrodas Sēlijā, netālu no Lietuvas robežas, un turp šobrīd ir devies, un tur šodien atrodas jauna LMT TV raidījuma TV spēles vadītājs Mārtiņš Kozlovskis-Kozmens. Šeit Subatē ir lielisks laiks un patīkami vērot mākoņus, kas nav apmākušies, bet ir gaiši, balti, un arī zilas debesis ir redzami šeit Sēlijā. Un man šeit blakus ir divi kungi, LMT viceprezidents Gunārs Dambergs un Ilūgstes novada domes vietnieks Krievānkungs. Tātad, un kungi liek roku virsū un aiziet! Un sākās, viss sprāgs gaisā, oficiāla atklāšana notiek, viss, balītē! Es vēl izdarīšu pēdējo vienu lietu, kas ir ļoti svarīga, tiek atklāta jauna pietura Subatē. Tālūk, Mārtiņš dodas atklāt jaunu autobusa pieturu. Gan jāatzīst, ka autobusi tur ne katru dienu pienāk.